Karoči, es viņu nopirku pa 2400. Un laikam pārmaksā. Vot vajag izbraukt tā bāku, lai vot knapi un pietikāt. Sveiki mani skatītājiem. Man ir šitāds brīnums. DZ4K14. Karoči, es viņu nopirku pa 2400. Un laikam pārmaksā. Nedaudz. Kaut 1000 eiro. Laikam. Es nezinu. Video viņi izskatījās daudz labāk. Bļāvis dzīvē, viņš ir kaut kāds diezvēns radījums, goda vārds. Nu jāčinī. Te ir kaut kas. Te ir hidraulikas bāka. Te ir soļķa bāka. Te ir dzinējs. Divtaktu dīzels. Karoči, jā, es viņu nopirku Mālpilī. Īpašnieks arī bišķi. Iepriekšējais. Bišķi apčakrēja, bet nu labi. Lai jau labi klājās. Bišķi pārmaksāja. Nopirku, atveda. Dzina no piekāpes nost un bļāviens beidzās dīzels degviela. Vienkārši vāks. Vot vajag izbraukt tā bāku, lai vot knapi un pietikāt. Paņēmos. Visu vakar nevarējām pielaist. Nākamajā dienā es viņu pielaidu. Ar lielām grūtībām, bet pielaidu. Nu, es nezinu. Karoči, tagad man ir traktors. Esmu traktorists. Nu, lūk. Mēģināju patīrīt sniegu, bet ir viens bet. Kaut kas īsti nesanāca man. Nu, lūk. Un. Vēl ir šitas te kloķis. Un šitāds te. Viņš, karoči, īsti negrib klausīt. Šitas ir aizmuguri. Šitas ir uz priekšu. Šitas te brīnums ir priekšējā tilta bloķē. Bet vai viņi strādā vai nestrādā, es arī īsti nezinu. Jau nevar viņu ieslēgt, pārbaudīt. Moška strādā, moška nestrādā. Reiku ir uz priekšu. Un šitam te ir 4 ātrumi. 1, 2, 3, 4. Bet arī. Karoči, jāpaskatās. Oi! Te slēdzās iekšā jūgvārpsta. Un šitā te. Tikai jūgvārpsta. Šitā slēdzās, kad brauc jūgvārpsta un griežās uz priekšu. Un šitā te ir visi 4 valkošie. Tarkšķis baigākais. Vienkārši vāks. Ja Grēta Thunberga redzētu bļēns, kā viņš domo, viņa būtu šokā. Viņa laikam tādu nekad mūžā nav redzējusi. Viņa pat nevar iedomāties. Drošības apsvērumu dēļ mēs to garažā nedarīsim. Nu, lūk. Un es jau iegādājos pirmo detaļu. Viņiem vēl ražo. Viņš ir tikpat vecs. Nē, viņš ir 4 gadi jaunāks nekā es. Viņš ir 84. Gada izlaidumu. Reku, tur ir rakstīts. Ja man neticat. Redzi? Tur šiltīt, jā. Jā. Nu, lūk. Un. Kas ir, tas ir tas, kad paņems jaunā detaļa. Ir tāds dalītājs. Jāparāda.
Re, šitāds. Vai, bļeļ, šitāds. Viņš ir smags, bet šitas te ir super smags. Es nezinu. Taisīts Eiropā. Kaut kāds vārds. Loķītis slēdzās, ja? Uz augšu, uz leju, un šitas ir peldošais režims. Ne? Šitā, čiks, 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 ja? Čiks, čiks, un peldošais, ja? Vai šitā, un šitā. Šitā. Vai šitā. Nu. Tikai nezinu, izdomās, kur viņu likt. Viņi var it kā vēl šitā te pielikt klāt. Nu, respektīvi tā. Uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Jau jaucās ārā. Un izdomās, vai šito, vai šitā. Paskatījos, cik viņam detaļas maksā. Viņas ir vēl. Laikam 40 gadi priekš traktoru, tas ir normāli. Viņas vēl ir, viņas vēl ražojās, viņas vēl pārdodās. Bet maksā visu kosmosu. Vienkārši kosmosu. Es domāju, ka motus ir dārgs, tur 100 eiro. Ja tu... Es aizgāju uz Latagro, es saku, vai atlaidīt var. Nu, ja no 2000 eiro, es saku, tad ir jāņem kredīts, lai nopirkt detaļas uz 2000 eiro, lai dabūtu mazu atlaidīti. Bļāviens, vienkārši vāks. Bet jā, eļas te visas jāmaina, paskaties, jā. Hidrauliskā eļa kaut kāda. Es nezinu, kas tas ir tāds. Kaut kā tā. Labi, mēģināsim, cīnīsimies. Un vēl starters jānoņem. Nu, labi, štrunts ar starteri. To var diezgan fiksi dabūt nost. Lūk, tur elektrība. Vienkārši vākts. Kāds ir zinējā, skrūvas trūkst. Cilindrau. Es nezinu. Te kaut kas bija kādreiz mūžā. Krači, baigi dīvainais agregāts. Diez vai tā tam ir jābūt. Es nezinu. Hidraulikā ielieta kaut kāda kofes malakom. Iespējams, māks, tāpēc viņi arī negribēja strādāt. Nu, re, šitās ir tas bendiks. Maucība.